Manu uzmanību Henrijs piesaistīja caur saviem drosmīgajiem un atklātajiem TikTok video. Un tā kā man bija ļoti aktuāli sākt rīkoties un darīt kaut ko nebūt lietas labā ar savu svaru, tad aizpildīju anketu. Un jā, pēc kāda laika sekoja sazvans, īsa telefona saruna par būtisko. Un nolēmām, sākt strādāt. Lūk, tas pirmais, ko es saņēmu, bija, kas arī, pa lielam iedrošināja darboties, bija uz šo te īso sarunu balstīts man personīgi ieteikumi, ko ēst, kā labāk ēst, ko ar ko aizvietot, plus apjomīgs, pārtikas ceļvedis, es tā varētu teikt, jo tātad konkrēti veikali ar konkrētiem produktiem ieteikumi, ko ar ko kombinēt un kā labāk tās, tā teikt, sāta maltītes veidot, kas, jau, protams, arī pašām darbojoties, arī atnāk savas receptes, kas ir pilnīgi normāli, kad cilvēks sāk atraisīties un saprast. Un būtiskākais, ko es iemācījos no šīs sadarbības, ir ieklausīties savā ķermenī, saprast, ko viņam vajag, un ka viņš nav mans ienaidnieks. Man nav viņš jānoindē ar visādiem pulveriem un kaut kādām, drazām, lai sasniegtu reālus rezultātus. Lūk, gada laikā man izdevās atbrīvoties no 10 kilogramiem. Es sāku redzēt, kā mainās mans ķermenis, kādas darbības man ir jāveic, lai tātad justos un izskatītos labāk. Komunikācija ar Henriju ļoti tieša un operatīva. Tā kā pavisam noteikti, ja tu vēlies atklāt šo te mūža slēdumu noslēpumu nav. Ir tikai darbs, tad vienkārši ņem un raksti Henrijam un sāciet darbiņu.